Skaists vakars. Jā, ļoti jauki. Mēs sen esam iesākuši ar elpu. Yes. Sveiki visiem! Hello. Mēs iesāksim ar elpu un patiesībā šīs sezonas noslēgums. Skaista vasarā. Speciāli izlaidums. Radot podkāstu. Radot identitāti. Jūs visi uzzināsiet īstenībā šodien par identitāti, par mūsu identitāti, par personīgo identitāti, ko mēs kā cilvēki veidojam gan skolā, gan kādā vidē, gan arī tad, kad ir nepieciešams izveidot savu uzņēmumu, vai, kā saka, tas ir kāds side hustles arī jauniešiem, kad jau sāk ļoti agri veidot kādu zīmolu sev un uzņēmumu, lai, palīdzētu jums tiešām iedvesmoties. Bet pirms mēs ķeramies, visām iedvesmām ir vajadzīga elpa. Nu ko? 3 smukas ielpas. 2. 1. Cik labi būtu svaigākais ārā. Jā, mums ir tieši tāda atmosfēra apkārt, tieši tāda lokācija perfekta meditācijai. Bet šodien tādas pilnīgas sazemēšanās, ka tu sēdi pie zemes un elpo, tas ir viens īstenībā no tādiem iedvesmas avotiem. Kā vispār nomierināties un savākties, jo runājot par identitāti, mēs kā cepures mainām. Ja skolotājs vai es kā vecāks, es mainu tās cepures, es spēlējos, un tad ir tās identitātes krīzes, ka pēkšņi tev darbs beidzās, vai tu aizēji pensijā, vai tu maini skolu, kā šobrīd Helmuts to darīs, pēkšņi tu esi kaut kas cits. Un patiesībā nekam jau nevajag pieķerties, jo mēs iekšēji zinām, kas mēs esam. Un patiesībā mēs esam mūžīgi mainīgi, mēs esam mūžīgi attīstoši un nekas nestāv uz vietas. Līdzīgi kā radot, Helmutam bija ļoti grūts izaicinājums radot. Sākumā bija tāds titiņa tēls, tāda notiņa, un kas arī ir pēc 6 gadiem kā uzņēmums mainījies, un tagad mums ir rociņā. Un tā ir varbūt pēc radoša sauciena palīgā, kad iedvesmot un pēc tādas paceltas rociņas, ka mēs vēlamies radīt. Un tad bija visādas trakulīgas idejas, mēs noteikti parādīsim, attēlos, kā mēs esam brainstormojuši šīs idejas. Viss process, no paša sākuma līdz beigām. Līdz šai rociņai, jo tas bija diploma darbs Helmutam. Super radoši, super interesanti, un man bija ļoti interesanti mācīties, tāpēc mēs šodien arī kopā mācīsimies vispār par šo identitāti, kā tad viņi top, kāpēc viņi top, un lai kļūtu skaidrāk, jo bieži vien, ja mēs ieejam arī kādos profilos vai uzņēmumos, kad ir tas hauss, tad tam klientam patiesībā nav skaidrs tāds kišmišs vai ne galvā, ka tu skaties, tāpēc ir dizaineri. Kas visu ieliek rāmjos, Tieši nodot precīzi vēstījumu. Un, Helmut, tu varbūt mazliet viņi vari pastāstīt par savu. Tev ir bijusi vispār kādreiz tāda, ka tu esi jūties identitātes krīze? Jā, aizvien projām ir, starp citu. Jā, varbūt tā neizskatās no ārpuses, bet aizvien projām eju cauri tādai identitātes krīzē. Es meklēju savus cilvēkus, savu vidi. Tas arī vispār gan jau ir viens no iemesliem, kāpēc es tik ļoti gaidu šo momentu, ka es iekāpšu šajā lidmašīnā un aizlidošu, jo es sāku studijas Amsterdamas universitātē, a.k.a. pārceļos dzīvot uz Amsterdamu un uz laiku atvados no Latvijas. Protams, ne mūžīgi, noteikti atgriezīšos, bet jebkurā gadījumā dzīve sāka pavisam jaunā vidē. Viens no maniem mērķiem, kāpēc es braucu mācīties uz ārzemēm, tieši ir atrast sevi, atrast patiesi to, kas man patīk, atrast savus cilvēkus un saprast, kas es esmu īsti par cilvēku un kas patiesi mani padara laimīgu. Lūk. Kā mēs visi noteikti arī meklējam. To mēs visi noteikti darām. Mūžīgi arī attīstamies. Jo man īstenībā patīk, mēs šodien Helmut runājam, ka ir tā situācija, kad pēkšņi vai tu maini vidi, vai tev draugi nav. Biežāk mēs to varbūt tādos stāstos esam, kad cilvēki aiziet pensijā, tad pēkšņi tas viens pats cilvēks negrib neko darīt. Viņš pieredz vienmēr grupās, kopā visur darīt. Un tad autors Robins Šārns bija teicis, ka tev ir jābūt kā supermenim, tev ir jāiedodās ar sevi
arī uz kafejnīcu, restorānu pasēdēt, mierā Jā. izzināt sevi. Un tev ir savs stāsts, ka tu to esi speciāli kultivējis. O jā, es Padalies. dažas dienas atpakaļ apmeklēju festivālu Lampu cēsīs. Un daudziem paziņām bija ļoti liels pārsteigums, ka es biju aizbraucis viens pats. Jā, es aizbraucu viens pats. Jo vienkārši sanāca tā, ka man draugi neviens netiek tajā dienā, un tad es tā pie sevis domāju, bet kāpēc tieši Sēdēt mājās. mani tam būtu jātur, lai es brauktu un izbaudītu šo pasākumu. Un man notskož pauze. Man arī. Daba. Tas ir tas, ko es arī varbūt ieteiktu visiem tiešām izdarīt, jo pirmā lieta, lai cīnītos, manuprāt, ar vientulību, kas, man liekas, kam katrs cilvēks iet cauri savā dzīves posmā, kādā brīdī, tiešām mācīties izbaudīt savu kompāniju un trenēt un meklēt tos risinājumus, kā tieši izbaudīt laiku pašam ar sevi. Jo līdz ko tu mācēs to izdarīt un jutīsies komfortabli, tiešām pavadīt vienkārši laiku ar sevi, no tās vientulības sajūtas daudz vieglāk ar to būs tik galā. Ja mēs arī patiesībā neesam nemaz vietuļi, ka mēs aizjām uz to pasākumu. Tur tagad Tur ir mēs sākam cilvēki un viss tas komunicēt. tā ir tāda uzdrīkstēšanās, izkāpt no komforta. Vienkārši ir jāuzdrošinās kāpt ārā no tās savas komforta zonas un iet iekšā cilvēkos. Un, protams, tas prasa diezgan tādu, nezinu, uzdrošu. Tev ir baigi jāuzdrošinās arī. Dažiem cilvēkiem tas ir vieglāk, dažiem grūtāk. Parasti jau tas ir grūtāk piemēram, braukt uz festivālu vienam pašam, jo kurš tā dara, parasti mums esam pieraduši, ka mēs braucam kompānijās. To izdara, ir superīgi. Bet, kad to izdara, tad to atklāji, tu jau, tad, kad tu esi uz vietas, tu jau nesēdēs malā, tu jau iesmeklēt kaut ko, lai sev nodarbinātu, lai tā būtu jautri, jā. Un tad jau tu saproti, kā tieši tu atrod tos risinājumus, lai pavadītu labi laiku ar sevi. Lūk. Jo ir interesanti. Sākumā likās, ka galvā ir tie dīvainie scenāriji. Man nav draugi, sāk tāda čikstēšana galvā. Bet patiesībā vienmēr, kad mēs esam izgājuši ārā, ir bijis kaut kāds piedzīvums. Kaut vai man arī uz mežu ejot. Man šeit arī tāda, kā lai saka, dzīvojot ārpus Rīgas. Angorē ir tāds izaicinājums tiešām bieži vien doties ārā un arī meklēt tos piedzīvojumus, lai gan tu zini, pat tur nebūs nekāds pasākums, nekas, tu dosies uz mežu vai uz jūru, bet katru reizi tu kaut ko pamani, dažkārt pat dzīvniekus satiec. Bet tas vienkārši piedzīvojums gars, ka tev ir jādodas ārā un tu nedrīkst sēdēt, un tas ir vienmēr bijis arī tāds mans izaicinājums, un man patīk patiesībā, ka tas ir tas izaicinājums, jo pēc tam ir tāds gandarījums. Pēc tam arī ir vieglāk, jo vairāk tu sevi grūdi ārā no tās savas komforta zonas, jo pēc tam vieglāk ir atrast savus cilvēkus, iepazīties, uzdrošināties, lai kaut kādos piedzīvojumos netik daudz nebaidies no lietām. Tas viss sākas ar tādiem maziem soļiem, kā piemēram, aizbraukt uz sarunu festivālu vienam pašam, vienkārši pastaigāt un pabaudīt. Un tad jau tālāk tu jutīsies pēc tam drošāk kaut kur viens pats kaut ko darīt, vai aiziet uz restorānu, pasēdēt vienam pašam, vai uz kafejnīcu, vai kaut kā tam līdzīgi. Jo īstenībā tā identitāte, ko mēs sevi pierunājam, es esmu cilvēks, kas nekad neiet bez draugiem, un tu to visu laiku atkārto, ka tā ir mana identitāte, tas esmu es, un tad tu pēkšņi paliec nelaimīgs sēžot tajās mājās un neko nedarot, jo tu pieņem, ka tu esi kā tas, bet mēs jau pierunājam šīs identitātes arī skolas, kurās mēs mācāmies, mēs pēkšņi kļūstam, es esmu tikai tas, un tur var ļoti iekrist tajā lamatā, kad es esmu tikai tas, un pēkšņi, ja tas beidzās, kas tad es esmu? Es neesmu nekas pēkšņi. Jā, un tad kā tā, ir tādas situācijas, dažreiz mums dzīvē visiem, manuprāt, kad vienkārši ir kaut kādi momenti, kad mums tie cilvēki nevar vienkārši dzīvi piespiež, viņi nav mums apkārt, un tā kā dzīve nespēlē pēc mūsu noteikumiem, tā teiksim, tā kā visu laiku ir kaut kādas neparedzētas situācijas, kurām tev ir jāpielāgojas.
Un tas ir baigi forši, kad tu esi sevi uztrenējis un iemācījies tiešām pabaudīt pats savu laiku un atradis varbūt lietas, kurām tev nevajag blakus cilvēkus, lai tiešām justos labi. Un tas tādu savu, tu uzaudzē savu ādu arī tādā ziņā. Tā kā, jā, noteikti visi mēģinam lasties ārā. Šobrīd lasīju Kabalas grāmatām tāds interesanta mācība par to, ka mēs esam visi tādas būtnes, kas ir iekšēji mierīgi, laimīgi, priecīgi, un tad kultivēt varbūt vairāk tos vārdus, nevis piesaistīties varbūt pie konkrēta amata, kas mēs esam, tā ļoti sīki un kodolīgi, tā kā šauri varbūt vienā kastītē ielikties. Bet šobrīd mēs noteikti iekāpsim radošajā kastē un pastāstīsim par zīmolu veidošanu, jo visiem interesē noteikti, kas tev vispār ir jādara. Un kā lai izskatās diezgan prezentabli un normāli, tā, kad tu veido vispār Instagram konti un veido savu uzņēmumu zīmolu. Jo šobrīd jau arī mēs aizrunājamies par to, chatiņš jau arī uztājas interesanti. Tu ieraksti viņam un viņš to kaut ko uzģenerēs, bet cilvēki jau grib zināt tos stāstus, to burvību un arī tos roku darbus. Un cilvēks jau jūt vairāk to cilvēku, ne tikai to tehnoloģiju. Ko mēs ķersimies, un man būs 101 jautājums. Šis būs ļoti garš podcasts. Bet labi, fināla podcasts. Tāpēc viņam jābūt garam. Helmuts sāc stāstīt. Okay. Man tas galvenais, es tev uzdošu vienkārši jautājumu. Ar ko ir jāsāk? Kas tas tāds vispār ir tā uzņēmuma identitāte, lai mēs saprotam, kas tas tāds vispār ir pa bubuli? Jo uzņēmums nav dzīves cilvēks, bet tur strādā dzīves cilvēki. Lūk, vizuālā identitāte ir kopumā viens no pašiem pamatiem, jebkuram uzņēmumam. Tas ir tēls, kā tu prezentē savu uzņēmumu, kā tu piesaisti klientus, nodot vēstījumu un tādas visādi šādas lietas caur vizuāli, bet ne tikai vizuāli, arī, protams, tu nodod kaut kādu, teiksim, skaidrību savai auditorijai par tavu uzņēmumu personalitāti. Jā. Un pirmā kļūda uzņēmumam, laikam, lai sākot, ir jāzina sava mērķa auditorija. Tas ir reāli jāzina. Tas nav nekas mistisks, tāds aptuvens. Mēs pa lielam zinām, kam tas produkts ir mērķēts. Jā, katru reizi, kad mēs izvēlējam kādu projektu, vienmēr katrs zina, kuram tas ir veidots. Bet, lai saprastu, kā veidot logotipu vai kā veidot vizuālo identitāti, ir ļoti svarīgi izkristalizēt šo mērķa auditoriju. Atbildes jautājumu varbūt, kāpēc? Tāpēc, kad veidojot dizainu, ar kuru tu vēlies piesaistīt savu mērķa auditoriju, tev viņš ir jāveido tāds, lai tas būtu šai auditorijai aktuāls. Un patīkams. Un, piemēram, ja mēs veidojam, būvniecības uzņēmumam vizuālo identitāti, mums uzreiz rodas kaut kādas asociācijas. Mūsu mērķa auditorija ir pieauguši cilvēki kopumā, jo bērni jau neizmanto. Bērni nepirks no būvkompānijas kaut kādas pakalpojumus vai produktus. Un līdz ar to var atļauties šo identitāti uztaisīt varbūt asāku, sarežģītāku, kas varbūt vairāk nodot vēstījumu par kvalitāti vai par profesionalitāti, kas vairāk piesaista tieši pieaugušo cilvēku auditoriju. Un parasti tas ir viņu interesēs, kad viņi izvēlas kādu pakalpojumu vai produktu. Šajā gadījumā mūsu mērķa auditorija ir skolotāji un jaunieši. Un šis bija viens no lielākajiem izaicinājumiem, tāpēc, ka šīs abas auditorijas ļoti atšķirās, jo tās ir pavisam savādākas vecuma kategorijas. Un līdz ar to ir jāatrod vidusceļš. Tādas situācijas arī ir, veidojot vizuālo identitāti. Tādas situācijas notiek, un šajā gadījumā ir atrasts tāds līdzsvars starp radošu tādu skaidrību,
noslīpētu logotipu, bet tajā pašā laikā ir nopaļotas malas, ir kaut kas tāds ļoti viegli un ātri saprotams bērnam, ka ir rociņa, viegli izlasāms logotips ir, un tad līdz ar to tiek apmierināts abas šīs auditorijas, lūk, lai tā viegli izskaidrot. Tā ir tāda vesela zinātne apakšā, tāpēc jau arī nevelti to manā skolā esam mācījušies 4 gadus. Un tur ir, un to var vislabāk saprast, eksperimentējot, darot dažādus uzdevumus, veidojot identitātes un analizējot šīs te auditorijas un mācoties, ko tad īsti nozīmē šie atslēgas vārdi, mērķa auditorija, vēstījums, skaidrojums un vispārējais, lūk. Mums ir bijis vēl viens izaicinājums, gan jau, kad arī citiem ir, tad, kad ir pēkšņi vairāki produkti un ir jāsavieno tas dizains. Varbūt pastāsti vairāk, kam ir jāpiedomā tad, kad ir vairāki produkti, nevis, piemēram, viens. Vienmēr ir jābūt kaut kādam vienojošam elementam. Šajā gadījumā mūsu vienojošais elements ir burtveidols, logotips un krāsas, vai ne, kas ir arī tāds pamatlietas, tad, kad tiek veidot kaut kāda vizuālā identitāte. Mūsu gadījumā tas tiešām ir tas pats logotips. Piemēram, arī tematisko sadaļu logotipos mēs izmantojam tikai definētas radot krāsas, jo arī radot vizuālajai identitātei ir Pastāst par to, tas bija vesels interesants process, jo es nezināju, ka tiešām izskatās, ka tu kā būvniecības veikalā ņem tās kartiņas krāsu un skaties kopā labs, un skaties un vērtē kontrasts un vispārējo, jo arī izvēloties krāsas ir jāņem vērā ļoti arī auditorija. Jo, piemēram, skolas vidē ļoti svarīgi ir radīt šo te iedvesmu, interesi, piesaistīt uzmanību un veicināt šo te radošumu, bet tajā pašā laikā krāsas mācību materiālos un izglītības vispār jomā. Nevienmēr ir labi, ka viņas ir ļoti košas vai neonīgas, jo tas novērš uzmanību un varbūt nevienmēr ir labi, kad skolēns tik ļoti aktivizējas, izmantojot šos materiālus. Pārāk liels stimuls. Stimuls, jā, lūk, pareizais vārds. Un līdz ar to krāsām ir jābūt drusku piezemētākām. Un tad ir jāmeklē, un ir jānodrošina veiksmīgs kontrasts un jāskatās, lai šīs krāsas ir viegli izmantojamas arī drukas materiālos, ne tikai digitāli, jo arī drukas materiālos atšķiras pavisam krāsu pasauli. Tā ir ļoti daudz nianses, kas iet apakšā zem tā, lai radītu šo te krāsu paleti katram uzņēmumam. Pastāst varbūt, kāda ir vispār tā krāsu zinātne apakšā, jo sapļackāt visu kaut ko, tas reāli nestrādā. Nestrādā, tāpēc, ka tas rada haosu. Tev nav īsti skaidra, arī atpazīstamība uzņēmumam. Tā kā, ja tu liec visu kopā, tev īsti, tagad tur, neveidojas auditorijai asociācijas. Uzreiz, jo, piemēram, ja tur ir definētas 5 krāsas, kas ir tavs uzņēmuma krāsas, un kuras tu visur lieto, vai kaut kāds burtveidols atsevišķs, vai ne, cilvēks uzreiz redzot šīs krāsas, vai šo burtveidolu, vai logotipu, uzreiz, šis ir radot, vai ne. Tā krāsu zinātne, kopumā es jau paskaidroju, ka arī tehniski, protams, tas nav tikai tā izvēlēties smuki krāsiņus un salikt kopā. Tur ir arī daudz dažādi tādi noteikumi, bet vairāk tāda tehniskā pasaule, kas ir jāņem vērā. Bet vieglākais mazliet tas stāstījums, cik es saprotu, ir tas, kā sajiet tumšā krāsa ar gaišo krāsu. Kā kontrasts, kontrasts burti, tātad kā kur ir dominējošā krāsa, kur ir akcenta krāsa. Krāsu kombinācijas arī identitātē ir definētas, kā tieši kombinēt šīs krāsas, jo, piemēram, krāsu paletē tu nevar tā izvēlēties krāsas, kuras kombinēt, lai būtu veiksmīgs efekts. Tev ir jāskatās, vai šīs krāsas kopā iet kopā, lai viņas izceļās, vai viņas viens otrs komplimentē, vai ir kontrasts un tā. Pastāst, īstenībā tu izmantoji arī varbūt kādam noderēs websaiti, kas palīdz tos kombinēt?
var izmantot coolers, viņi tā arī sauc, colors, bet ar 2 burtiem man šķiet tur bija. Tā ir kopumā, jā, tāda krāspalešu palīgs, jā, izveidošanas palīgs, dažādas interesantas funkcijas, arī dārgi nemaksā pakalpojums, tad 5 eiro mēnesī, kas, manuprāt, nav īpaši daudz, tāpēc, jā, ja vajag kaut kāds krāsas paletes vai iespēja eksperimentēt un izmēģināt tās, tad ļoti laba mājaslapa, kur to darīt, bet, protams, arī vienmēr ir tas pats Adobe Colors, ko var izmantot, vai arī ierakstot jebkuru color paletes tajā pašā Pinterestā arī varētu gūt ļoti daudz dažādas idejas un krāsas paletes, interesants, kvalitatīvs. Tā kā, jā, lūk. Vēl viens liels tāds loks ir burti un fonts, jo mēs pat bieži vien nepamanām, cik svarīgi ir vispār izlasīt tekstu uz bildēm, vai jūs kaut kādus postus taisat, un tas cilvēks nevar ne salasīt, ne saprast, vai neredz, vai vienkārši neiet stilistiski, vai katrā postā ir vienkārši savādāks fons, un tad pastāst par to svarīgumu. Kopumā, tad, kad mēs izvēlējāmies burtveidolu, bija jāņem vērā visi grafiskie elementi un logotips, ko mēs esam izveidojuši. Šajā gadījumā mūsu logotips ir veidots ar organiskām formām. Viņš ir ar apaļiem galiem. Un bija ļoti svarīgi, ka burtveidols seko pēc tāda paša principa. Bet vienlaicīgi burtveidolam bija jābūt skaidri izlasāmam, viegli pamanāmam. Kaut kas sajiet mazliet viņa logo, vai ne? Jā, tas sajiet arī ar to pašu logotipu stāstu. Jā, jo, ja mēs veidojam mācību materiālus jauniešiem sākumskolā, ir ļoti svarīgi, kad bērni uzreiz izlasa un saprot, kas tas ir, uz ko viņi skatās. Es nevaru izlasīt, kas tas? Jā, un līdz ar to burtveidolam ir jāapmierina šīs prasības, bet vienlaicīgi arī jābūt vienojošam ar pašu logotipu, un līdz ar to tas ir moderns sans-serif burtveidols, kurš ir viegli izlasāms ar nopaļotām malām, un jā, izcili izmantojams visos nepieciešamiem variantos, druksmateriālos, digitālajos, kad ir lielāks fons un mazāks fons pamattekstā, virsrakstos, tā kā, jā. Un tad vēl tas slavenais stāsts, kas ir uzņēmumiem ļoti svarīgs, ka bilde runā 1000 vārdus, var pateikt ar vienu bildi. Un šis ir tā kā ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc varbūt padalies, ko tu esi uzzinājis savās mācībās par to, kādas fotogrāfijas ir jāizmanto uzņēmumā. Mūsdienās ļoti uzņēmumi lielākoties ir, kad viņi sevi reklamē sociālajos medijos, viņi netik daudz posto saturu, kas varbūt saistās tieši ar viņu sniegto pakalpojumu vai produktu, ja? Bet drīzāk viņi mēģina nodot šo te vēstījumu vairāk un radīt kaut kādas asociācijas vai izskaidrot to savu personalitāti, pozicionējumu, jā. Un viņi to dara caur bildēm, caur varbūt kaut kādām estētiskām lietām, pieņemsim, radot, to dara caur kaut kādām bildēm, kur, piemēram, Sintī publicē savā profilā bildes ar dabu. Vai kaut kādu ar savu ģimeni, ar saviem bērniem, kas gluži neatspoguļo tieši Sintīs produktu, kas šajā gadījumā varbūt ir šie mācību materiāli, bet vairāk liek saprast šim te skatītājam, tos, nevis saprast, bet drīzāk noķert šo sajūtu, no kurienes viss nāk, tā patiesība, tās vērtības saprast. Lūk, jo arī par vērtībām runājot, mēs ar Sintiju pašā identitātes izstrādes sākuma posmā, pirmā lieta, ko mēs darījām, bija definējām šīs 4 vērtības, kas ir pamats visam. Jo līdz ko tu definē vērtības savam uzņēmumam, tu arī saproti, ko tieši tu gribi rādīt savai auditorijai, kas tieši ir, ko tieši tu gribi parādīt caur bildēm, caur krāsām un tā tālāk. Jā.
Un fotografijās arī, lai gan es nemācos fotografēšanu, jebkurā gadījumā arī fotografijās ir jāievēro kaut kādas vadlīnijas, ka fotografijas nedrīkst būt, teiksim, pārāk košas, jā, tām ir jābūt dabiskām, nedrīkst būt ļoti samākslots, bet vai arī tieši otrādi fotografijām ir jābūt košām un ir jābūt priekam un laimei un visam pārējiem, ja nedrīkst būt pelēcīgs. Ir uzņēmumi, kuriem tieši vajag šīs pelēcīgās fotogrāfijas, jā, kur varbūt ir tāds melanholijas vibes tam visam klāt un tam līdzīgi. Tā kā, jā, tas arī ļoti svarīgi, tad, kad tiek radītas vadlīnijas, jāņem vērā šo fotogrāfijas un visu pasauli un arī tur definēt vadlīnijas. Pastāst varbūt par to rāmu sociālos tīklos, jo mūsdienās patiesībā ir viss pa sociāliem tīkliem. Pārsvarā mēs uzzinām informāciju, reklāmas, iet caur sociāliem tīkliem. Pastāst varbūt par rāmīti mazliet, ko cilvēki varbūt nezina, tā, kad liek postus. Jā, katram kopumā profesionālam, vai nu drukas materiālam, vai arī digitālajam materiālam, tam pašam Instagram postam vai storijam, vienmēr ir definēts brīvais laukums. Brīvais laukums jeb drošības zona, un tas kopumā nozīmē, ka šajā zonā nedrīkst būt nekādi grafiskie elementi. Tāpēc lai šīs vadlīnijas tiek radītas, lai pirmkārt saglabātu tīrību un skaidrību, lai elementi viens otru komplementē, nevis konkurē viens ar otru, kas ir ļoti svarīgi izstrādājot jebkādus materiālus, lai, ja mēs savienojam varbūt tur, ilustrāciju kopā ar tekstu un vēl ir fons fonā, ir ļoti svarīgi skatīties, lai viņi viens ar otru nekonkurē, bet tieši veido tādu vienu kopīgu konceptu, kas strādā un kas efektīvi sasniedz šī te attiecīgā materiāla mērķi. Bet arī tas, ka tehniskajā pasaulē redz, piemēram, tad, kad mēs postējam storiju, ir jāņem vērā, ka sociālajos tīklos mums augšā, piemēram, storijā skatītājiem rādās profila bilde un vēl tās laika līnijas, un apakšā mums ir DM tā kā lodziņš, vai piemēram, ja tas ir metāds, jā, tie, kas zina, tad rādās swipe up funkcija, un, piemēram, neizskatās forši, ja, piemēram, šī swipe up funkcija ir tekstam virsū, vai arī logotips ir virsū, logotipam virsū ir profila bildīte. Tādas visādas nianses, kas ir tik ļoti svarīgas, lai radītu tādu profesionālu un skaidru uzņēmumu tēlu. Lūk. Pastāst, varbūt es tiešām nezināju par to kontrastu, kad postiem pat ir vērts uzlikt to tumšais, gaišais. Tas bija Instagram feeds, vai ne? Instagram feeds ir kopumā kā mūsu galerija katra, jā, neatkarīgi, vai tas ir tavs personīgais konts vai uzņēmuma konts. Cilvēks ieejot profilā vienmēr redzēs šo feed. Bet tas, jā. Un šajā gadījumā pašreiz Instagramā tas notiek tādu 3 bilžu principā, rindiņās, jā, 3, tā kā ir. Katra rinda ir pa 3 bildēm, un tad, lai viņas nesaplūst kopā, ir ļoti labi parasti izdarīt šo prikolu, kad sekot līdzi, kad mēs postojam publikācijas, tad mēs skatāmies līdzi, ka, šī tagad mums ir viena gaiša bilde, tad tagad, lai radītu šo kontrastu, lai būtu tādi ņirboņi, varbūt drusciņi, laba ņirboņi. Tad iepaustosim tagad tumšu bildi, jā, lai uzreiz. Un tā mēs arī līdz ar to veicinām arī savā ziņā skaidrību, veicinām to, lai katra publikācija, ko mēs iepaustojam, izceļās, un tas arī rada tādu uzreiz interesantu iespaidu un uzmanību pievērš, jo savādāk, ja mēs iepaustojam vienveidīgas bildes, tad, kas arī pat dažreiz strādā, jā, atkal ļoti atkarīgs no uzņēmuma un no klienta, bet tur pastāv risks, ka varbūt par daudz vienveidība, garlaicīgi, varbūt neizceļas tās publikācijas tik efektīvi, bet arī tas šajā radot gadījumā ir tie riski, no kuriem vajag izvairīties, un līdz ar to kontrasts ir labi, ka viņš ir tā. Lūk,
Nu, protams, arī prezentācijas materiāli kā nekā, vai ne? Mums ir arī no pašās identitātes beigās, mums šajā biezajā grāmatā ir arī prezentācijas materiāli, kuri ir izstrādāti, jo arī veidojot prezentmateriālus un reklāmas materiālus ir svarīgi ievērot šīs te definētās iepriekš vadlīnijas un izmantot tikai definētas krāsas vai burtveidolus un logotipu novietojumu ir jāievēro un tā tālāk. Jā, jo, nu, kā nekā šīs visas lietas rada atpazīstamību, kā jau es teicu, un tā jau arī ir tā uzņēmuma identitāte. Nu, lūk. Jā, es pat nezinu, ko vairs teikt. Mēs esam izgājuši cauri visai grāmatai. Tā ir sanācis. Kas nākotnē? Šobrīd es esmu savā atvaļinājumā pēc aizstāvēšanas, tā man patīk teikt. Bet noteikti nākotnē vairāk tiks šī identitāte izmantot, mēs viņa arī noteikti tiks vēl papildināti, jo šis ir, man patīk teikt, šis ir tāds kā pirmais sākuma posms radot identitātei, jo kopumā radot priekš manis ir bijis ļoti liels izaicinājums, veidojot identitāti, jo tik ļoti radošs uzņēmums un arī ļoti radošs klients, Sintija, nevienmēr dizaineram ir ļoti vienkārši un patīkami. Jā. Tāds interešu konflikts bieži vien rodas un arī ļoti plaša. Bet labā ziņā, attīstošā protams, ziņā. Attīstošā ziņā, protams. Nu, citiem varbūt ne tā vienmēr. Man vienkārši Sintija ļoti paveicusies, ka mēs tādi kā dvēseles radinieki labi viens otru saprotam. Bet, protams, arī radot piedāvā ļoti plašu spektru ar dažādām iespējām un produktiem. Bet svarīgi laikam runāt, un tiešām arī varbūt tad, kad jūs sadarbojaties ar dizaineriem, nu tad ne miera labad, bet mēģināt veidot to patīkamo diskusiju, lai ir tiešām pareizi, bet lai arī ir tā vīzija, kur tu jūti, kur jādodās. Un patiesībā dizainers rada maģisku lietu. Viņš tevi saliek un tevi sakārto. Jā, sakārto to visu skaisti, hausu, jā. Ieliek visu rāmjos un rada šo te skaidrību. Un jā, bija tāds diezgan liels izaicinājums to visu savienot kopā un atrast tādu vienu kopsaucēju, kas der un apmierina katru šo te daļu noradot. Bet jā, ir atrasts. Protams, ka darbs vēl turpinās pie tā. Tas ir mūžīgs patiesībā darbs. Tas ir mūžīgs darbs, jo, protams, ir jaunas idejas, jauni projekti saistībā ar radot, un līdz ar to ir jāpielāgo un jāizstrādā jauni vizuāli materiāli priekš tā. Tas tāds dzīves process, jā. Un, tāpat kā mūsu identitāte. Viņi tur nepaliek tad, kad mēs bijām 5 gados, 10, 15, tieši tā. Tāpēc arī uzņēmumi maina savas identitātes un sāk no jaunas lapas visu laiku, jo, protams, ka identitātes arī noveco tieši tāpat, kā es nezinu, jebkurš produkts, vai ne, ir jāsako līdz laikam. Šis ir radīts šodienas aktualitāšu iespējā, bet noteikti pēc 5 gadiem šis vairs nebūs aktuāli, vai ne? Tā kā jā, nākotnē, tāds šobrīd ir labi, ka ir radīts tāds pamatlietas, uz kām balstīties, tas vienkārši ļoti atvieglo. Un tas jā, un tad ļauj un arī rada tādu savu iekšējo skaidrību un tad liek tev saprast, jā, skaidrāk savus mērķus vai ko tu gribi sasniegt ar savu projektu, uzņēmumu un tā tālāk produktu. Jā, jo patiesībā Helmutam jāsaka milzīgs paldies, jo šis projekts arī, kad mēs iesākām podkāstu, tur jūs varat ieskatīties jauniešu prātā un kad iet cauri tieši visiem izglītības kāpumiem un kritumiem, murgiem un atrisinājumiem un vēl cīņām. Un tas ir tik ļoti, ļoti vajadzīgs arī just to jaunieti, jo mēs bieži vien kā skolotājs, mēs gribam nocietināties, mums neinteresē, ko tad tie jaunieši, mēs tikai viņiem centīsimies kaut ko iemācīt. Bet viņa tā iekšējā pasaule jau tur mocās. Ar tikai plikām zināšanām tas nestrādā, un tāpēc ir tik svarīgi sadarboties. Nebaidīties sadarboties. Jā, jo īstenībā atklāšu maz noslēpumu jūs, mani vismaz, jā, esat redzējuši visādās stadijās šajos podkastos, jo
Nu jā, tas otrais semestrs nebūtu nav bijis vieglākais laiks, un līdz ar to un bijis tā emocija virpulī, bet tas jau arī ir tas stāsts un tā doma tam podkāstam, kad ir svarīgi runāt par šīm tēmām, jo tas ceļš vienmēr ir tāds pa kalniem un lejām katram cilvēkam. Nebaidīties no tās lejas, kurš darbojas attīstībā. Tāpat kā arī kļūda, tās ir tos attīstības ceļš. Nebaidīties no tā. Jā, un tā kā, caur to arī, ir izrunāts tāds diezgan daudz aktuāls tēmas, kas ļoti rezonē man pašam kā jaunietim ar to laiku, kurā es tagad dzīvoju un kam es eju cauri. Līdz ar to, un daudzām problēmām, par kurām mēs esam runājuši šī pusgada laikā, tās īstenībā vienmēr ir bijušas aktuāls arī tajā brīdī, kad ir rakstīts šis podkāsts. Jā, un ir notikušas un ir dziednieciski arī ir atrisinājušās vai ir atvērtas vismaz, jo liekas, ja mēs tur nobloķēsim, atstāsim tur kaut kur zemapziņā, viņas jau nenāks ārā, bet viņas nākas dīvainākos veidos ārā. Un tie bloki mūs aiztur, tāpēc ir svarīgi vairāk atvērties, runāt, un bieži vien, ja arī tajā brīdī nebūs tās atbildes, viņas kaut kad būs, kad vajadzēs. Jā. Tā, es kaut ko vēl gribēju teikt, pagaidiet, aizmirsu. Pēc 10 minūtēm? Jā, pēc 10 minūtēm. Mēs jau izgriežam parasti šos momentus laukā, vai ne? Bet ļoti bieži podkāstu rakstot, nevienmēr tā ļoti smuki sanāk viss norunāt, vai ne? Un mums uz interviju sanāca ar tā, ka tad, kad tu esi tavā zonā un tu tur smuki lietas teikumu kopā un saki, ko tu gribi teikt, sanāk izsist no domas vienam otru, un tad mēs esam sēdējuši 10 minūtes kap klusumā. Tad man vienmēr patīk teikt klusumpauz ceļš. Klusumpauz ceļš. Jā, bet un tad 10 minūtes esam sēdējuši un gaidījuši līdz atsitīs doma atpakaļ, bet parasti tas arī nenotiek. Parasti kaut kas tiek jauts izdomāts. Bet laikam tā arī vajag. Kaut kur mūs tie ceļi ved, kur jānonāk dziļāk, un milzīgs paldies jums, ka esat bijuši šajā pusgadā kopā ar mums šajā pirmajā sezonā podkāstā, ko esam uzdrošinājušies, jo esam runājuši par to, un svarīgākais tiešām ir darīt, un tā jau attīstīties. Un tā jau arī tas viss notiek. Magnus, nāčur! Nekur Magnus atbrauc pie mums. Jūs redzēsiet vīru fonā, kurš patiesībā vienmēr ir bijis pieskatījis bērnus, un viss ir bijis izaicinājums, tāpat kā Helmutam ir bijis izaicinājums atbraukt šeit, visiem skolas trakumiem. Man paralēli 2 bērni. Magnus, atnāču! Un jūs redzēsiet arī mazliet vīri, kurš reāli palīdzējis mums atbalstīt. Šobrīd viņš mums ar pārtiku nodrošinās, lai mēs neesam badā. Urā! Un tas viss ir bijis tāds izaicinājums. Nāc parādies, mazliet viņš skats, nāc piesēd šeit. Vīrs mazliet viņa pastāstīja, cik kaitinoši bijis, kad mēs rakstām podkāstu, tad visu māju ir pa gaisu. Un... Jā, tad visiem visur jāpazūd un nevar iet mājā. Pilnīgs hauss ir noticis. Un mājās jābūt klusums, bērniem ir jābūt vai ar tevi laukumiņā. Obligāti, jā, man jāvāc projām pēc iespējas tālāk un tad viss kārtībā, jā. Tāpēc mums jāsaka milzīgs paldies arī Magnusam par atbalstu, jo arī starp citu katru video viņš arī skatās un palīdz un vienmēr iesaka, un tas ir milzīgs paldies vīram par atklāto viedokli, jo nav bieži viegli varbūt pateikt otram cilvēkam, kas ir jāmaina, bet vīrs vienmēr godīgs, tāpēc viņš ir mans vīrs. Godīgums ir pirmais, kam ir jābūt dzīvē, un tā atklātība, un to arī pedagoģijā es novēlu jums, jo es kā pedagogs man šī atklātība bijis kā ūdens, jo patiesībā tad, kad tu nonāc pedagoģijā, es nezinu, kā tu esi, Helmut, jūtis, kad mazliet tādu melu stāsti, tu līdz galam nevar atklāties, nevar stāstīt, ir kaut kādas tik lielas maskas, kad beigās tie cilvēki tā distancējās, ka bail viens no otra paliek. Bet tas jau ir katram cilvēkam savā ziņā. Tāda arī dzīves skola. Nu jā, un tā atklātība ir pats svarīgākais. Magnus. Jo tā atklātība ir tas, kas mums palīdz, mums reāli palīdz.
izzināt viens otru un arī pastāstīt arī tad, kad ir bijuši grūtie brīži. Nu tā. Nu, lūk, labi.